jūs noteikti gribat zināt, kas notiek ar E36, kur mēs tik ilgi bijām pazuduši, kāpēc nebija nekāds kontents, kad viņš tiks kādam uzdāvināts, vai viņš tiks kādam uzdāvināts un tā tālāk. Tāpēc seko līdz, maucam! Iesāksim šo video ar stenda apmeklējumu. Esam, protams, kur mēs esam šeit. Tāda pamatīga mīziena. Un kas mums ir? Mums ir tieši 90,0 zirgi, kas nav slikti, ņemot vērā, ka mums ir apzāģēts izpūtējs un ir citi diski, citas riepas un tā mašīna tāpatās ir dabūjusi bišķi ierīt kopš pagājušās reizes pazaudēt tikai 3 zirgi. Labs, kā sacīt, jāsaka, materiāls, uz ko atspērties. Un skatīsimies, cik mums būs zirgi, ka mēs uzliksim Nissan turbīnu viņam virsū. Normāli brīčka, nu. Ja pa dešu var pieteikties. Vēlreiz jāsaka milzīgs paldies HCR Powerhouse-am. Tā kā, ja jūs nezināt, kur viņi ir, tagad jūs zināt, kur viņi ir, Bukultu ielā 7A, droši braucat. Varat nomērīt jebko, rēķinu mēs arī esam nomērījuši mūsu 1.6 autiņu, droši braucat, gribat pastīties, noteikti viņiem sazināties Instagramā, tiktu kā Facebookā, telefonā, vai caur mums, vai caur jebko. Tā kā droši dod ziņu un, tiksimies jau pie servisa. Es ceram, ka jums patīk šis video. Mums teorijā bija plāns šodien sākt kaut ko darīt jau ar dvižaku, bet kā jūs redzējāt, mums gāja jautri ar visām marku fleksēšanām, visu pārējo. Mēs gandrīz pusdienu pavadījām stendā. Prieks, ka jūs joprojām mums sekojat. Ierakstiet komentāru, kā jums liekas, cik mums būs zirgi, kad mums būs virsū skaistā Nissan turbīna un viss šis te vaiprāts. Un ierakstiet, vai jums liekas, vai tas viss strādās vai ne. Mums jau liekas, ka strādās, pareizi? Jā, liekas. Tāpēc noteikti ierakstu komentāru, piesako mums. Un nākamajā sērijā mēs jau noteikti sāksim jaukt ārā motoru un saprast, kur kas pie kā skrūvējās klāt. Tu sasmēries viss 100%. Nu, īstenībā tīzlums ar šādu. Bļā, es sasmērēju kraklu. Es skaidrs neapsēdēju caurreiz. Čipa reversā tu mauc tagad. O, da, ej. Ja tu prasīsi, ko mēs daram, mēs mainam turbīnu, ņemam nost, tāpēc, kad viņi žurgājās. Un mums tas liekas tāds sketčī variants. Ir kaut kas izšķīdīt. Tad mēs būsim lohi, mēs tāpat esam lohi. Ja šai mašīnai jau vajadzēja būt uz ielas ar kādu pie stūras. Bet, nav, diemžēl viņa pie kāda. Jūs kāds seksīgs nādars. Jau, tvoju māķi. Man var dzirdēt, es laikam man ir mikrofons. Man patīk tas, ko es daru. Un vēl es saprotu, ka man vajag 17 minūtes. Bīstami, man ne? Diezgan, jā. Lai jūs nedomātu, ka šī ir pirmā diena, šī mašīna te ir nomētājusies jau gandrīz gadu. Actually, viņa te ir nomētājusies gandrīz gadu. Bet es parādīšu, kas ir izdarīts līdz šim. Ļoti liela kļūda bija tā, ka mēs izdomājām tomēr uzlikt to turbīnu virsū, teikšu godīgi. Kāpēc? Tāpēc, kad vienkāršāk, protams, to būtu nedarīt. Kā redzi, pipings ir vietā, intercoolers lejā ir pa lielam vietām, viņš ir jāpieskrūvē sakarīgāk, viņš tur vienkārši nemētājās, viņu tur var redzēt. Ir savilkta dzese, savilktas trubas, te būs eļas sūknis. Tāpēc, kad turbīnas atplūda, mums būs diezgan lielā gaterija šeit. Tā ir vienkāršāk. Jā, lūk. Tātad turbīnas atplūda būs tur, kas ies caur eļas sūkni, kas ir tur apakšā. Tā, šeit, tur ir eļas sūknis. Mēs šodien satikāmies beidzot pēc ļoti ilga laika, lai saprastu, kas vēl ir jāizdara. Rakstīt kaut kādu sarakstiņu ar lietām, kas ir jāizdara. Un sapratām to, ka mūsu turbīna ir diezgan beigta. Mēs jau iepriekš par to runājam, ka viņu vajadzētu aizvest norestaurēt. Šodien ir tā diena, kad mēs viņu ņemam nost. Ervīns viņu ņem nost, reku zem mašīnas. Tu tikai vāvuļo, ja? Es esmu filmētājs. Bija man te tā, lai tā.
Labi, nav traki. Sanāk? Aiziet. Parāda Ervīnu to problēmu, lai visi saprot, pa ko es Varbūt tā nav problēma. Kā jums liekas, ierakstiet komentārā, tas ir traki vai tas ir ok? Šo te mēs aizdīsim norestaurēt, lai būtu bišķiņ drošāks, tas tā jau nedrošais pasākums. Ko tur dara vēl, prāt? Klau, bet mūsu vecie taču darīja tā, ka palīdz ar mašīnas, lai gan nebija nemazām, ko īsti tur darīt. Nu, viņi vienkārši gribēja no sievas tik prom noteikti. Un kas tev ir? Ko tu man Lāvļo, man te ķagi jāskatās, Tāpēc cilvēki ar Moskvičiem un Žiguļiem bija priecīgi. Visu laiku bija ko darīt. Mašīnas skrūvēt forši. Mēs sākumā domājam, mošku paņemt Max Speeding rots kaut kādu turbīnu ķipā plus mīnus tik liela, bet šitais te viss kits, kas ir tas, ja to var nosaukt par kitu, viņš jau ir bijis uz šāda te motora. Tas nozīmē, ka viņš visticamāk kaut bišķiņi strādā. Kas nozīmē to, ka mēs labāk norestaurēsim šito, nekā izdomāsim vēl kaut ko, un tad vēl pēc kāda gada mēs viņu saliksim to mašīnu. Principā mums ir jādabūna no restaurācijas apakaļ tā detaļa, jāieliek viņu tur, jāsavalk vēl pāris trubus noteikti. Savādāk, jo to mēs arī negribam atstāt tā kā šeit, ka tur ir tāds kaut kāds pusgateris no 50 savienojumiem uzliksim normāli, tā, lai viss plus mīnus izskatās apmēram šādā stilā, kas, manuprāt, ir diezgan ok. Braucam turbīnu vest. Doj. Pagad te? Es nezinu, turbo sistēmas, man liekas, ka savu workshop paga viņam te. Jā. Paga viņam šeit ir? Tagad jā. Kārlis nebūtu pateicis, viņam būtu kaut kur citur. Vecīt, mēs esam kādā dirsā, mēs varam jumtu nopirkt. Lebeni. Papasam Vlasavām, ko viņš domā, par to turbīnu? Nevajag. Vlasavs, šitā būs Vlasavām neliela reklāma sanāk. Jā, kā saka. Cerams, viņš mums atzīs. Neapmaksāt reklāmu. Jāsaka kādam noteikti. Prīvīt. Mēs esam klāt. Klau, šitas nebija pārdošanā? Kā es iztos? Kā Ozola klipā personības rekords. Nekur, nekad, nevienām, viskopā. Sveiki! Labdien! Mēs krišu turbīnu atvedām sarestaurēt. Mums vajag pa lēto, bet labi. Bet mēs negribējām tik pa lēto, un karoči mums tā te asīta bišķiņa baidi, ka viņa ir aksiāla kustība, zinu šo te. Jā, vopši mums viņu vajadzētu norestaurēt. Tu mums šitādu vajadzēja labāk likt. Reku šitādu krāmēt, vērbīm vajag virsū, pagriezies otrādāk un piepats vēl viņu augšā. Tā ir huņa viss, ko jūs tur dariet. Protams, ka tā ir huņa. Reku, jo šitādi jākrāmē virsū. Paldies. Šo sazvans. Mēs dodamies. Bet es to prest ciest nevaru. Es taču tev nefilmēju. Jā. Mēs varēsim sarunāt 3% atlaidi beigās. 3,2. Ja mēs uztaisīsim reklāmu, tur turbo sistēmas atbraucām. Viņi mums sataisīja turbīnu, kur pa lielu vajadzēja mest musurā jau. Paldies turbo sistēmas. Viņi sataisīs tavu jauno turbīnu un iedos mums veselu 3% atlaidi. Bet aizies miečukot to mašīnu. Tur ir labs prikols. A door is ajar. Please fasten your seatbelts. Your engine is overheating. Prompt service is required. Your engine oil pressure is low. Prompt service is required. Thank you. Goodbye. Es neesmu pieredzis beigā atvadu runu. Pasaka kaut ko, kas es parasti uz atvadām es parasti draudu. Pastāsti, ko mēs darījām. To, ko jūs tikko redzējāt. Nekas netika feikots. Viss bija tieši tā, kā jūs redzējāt. Daily. Noņēmām, aizvedām. Atstājām. Nākamreiz jūs redzēsiet, ka mēs brauksim pakaļ. Tālāk tu uzrakst komentāri, ja tu gribi vairāk kaut ko varbūt zināt par to mašīnu, kas runāja ar mums. Mēs varam kaut ko parādīt, sāfilmēt. Bet domāju, ka cilvēki vairāk grib žurku dabūt. Beidzot. Sev. Aizmirst. Būs. Tu gribi, lai es apsolu, ja? Nē, es negribu, lai nākamajā video pirmais šķīlens gan jau, ne? Jā. Un pēc tam stends. Piešķilsim, paskatīsimies, gan jau kaut kas parādīsies, kaut kādas nianses, ko vēl vajadzēs piefiksot, safiksot, un tad jau... Jā, jo mums ir diezgan daudz cilvēki, kuri atbalstīja mūsu pagājušajā gadā, lai mēs tiktu uz Next Level Drift. Un kā jau jūs zināt, kādam mēs uzdāvināsim, vienkārši tāpatās uzdāvināsim. Par to, kad viņi ticēja mūsos. Mēs paši sev neticējām un vēl protams neticam. Bet viņi mums ticēja, jā, un ierakst varbūt tās vai padomā, kad nāks tuvāk, kā tev liekas, kā būtu pareizāk, lai neviens nebūtu apvainojies,
lai mēs nebūtu lohi, lai citi nebūtu lohi, lai nebūtu viss sarunāts, kā būtu pareizāk veidot šo dāvināšanas procesu. Vai strīmā vienkārši varam izvēlēties no 1 līdz vēlns nezinu cik kaut kādu ciparu vai kādam citam piezvanīt, vai kāds var strīmā iedot telefonu numuru, kam mēs piezvanām un sakam nosauc skaitu no 1 līdz 3000, kas būtu rēcīgi arī. Vienkārši, lai tas viss būtu reāli štēli, nevis tāds kaut kas sarunāts, jo daudziem jau liekas, ka lai ko darīt, vienmēr būs kāds, kas ieheitos. Tāpēc kā tev liekas, lai tas būtu forši? Mums nav nekādā mērā plāns kaut ko safeikot, jo tie cilvēki, kas mums palīdzēja, kas ir mūsējie cilvēki, tur no ģimenes locekļu vēl kādu, viņi automātiski pateica loģiski, ka viņi tajā sarakstā nebūs, kurus mēs nosauksim, tāpēc tur būs tikai jūs īstie sekotāji no malas. Un tiekamies nākamajā epizodē. Peace!